Zombie apocalypse. Labdien, skatītāji! Šodien, kā redzat, mums ir skaista kastīte. Šis būs neliels unboxings. Kā redzam, šis ir Samsung Galaxy A5 2017. gada. Šeit jūs aizmugurē varat redzēt nelielu specification, tikai man ir ļoti slikta kamera un to nevar izlasīt. Tāpēc jums pateikšu priekšā. Viņš ir Water and Dust Resistant IP68. Priekšējā kamera 16 megapikseļu, aizmugurējā 16 megapikseļu. Finger scanner, tas nozīmē ar īkšķa vai jebkura piksta palīdzību var fast ātri atbloķēt viņu. Viņš ir 32 GB versija. Viņš ir 4G LTE ātrums viņam ir. 64 bitu octa-core procesors, tas ir 8 kodoli, protams. Izmēros viņš ir 132,2 mm garš, 5,2 colu ekrāns. Ko? Skatāmies, kas kastītē mums iekšā ir. Protams, mums ir kastītē viena mala jau atgriezta vaļā, tā būs šī. Mēs viņu atvēršam tā kā daži grāmatiņi. Kā redzat, mums ir šeit telefons. Šis ir mūsu telefons. Tad šo mēs noliksim pagaidām malā, pastīsimies komplektāciju. Komplektācijā, kā redzat, visādas instrukcijas, pamācības, garantijas taloni. Tas ir tā, ten iekšā arī nāk šeit ar ko taisa vaļā simkartes slotu un arī atmiņas slotu. Tā, kas standartā? Standartā nāk lādētājs, update ar fast charging. Varat slikti redzēt, es nezinu, fokus negribu strādāt. Palasīsim jaudu. Jauda viņam ir 9,0 vati līdz 1,87 ampēri vai arī 6,0 vati līdz 2,0 ampēri. Tāpēc, es domāju, diezgan spēcīgs čārģerīts, šis spēcīgs čārģerīts. Protams, čārģerītim nāk USB vats. Šis nav parastais USB vats, šis ir jau, cik saprotu, C tipa. Viņš atšķirās ar to, ka viņam fast charging un šis gals, kas spraužās telefonā, viņš vairs nav rombā, bet viņš ir apaļš. Tas viņu var iespraust gan šādi, gan apgriežot šādi. Nemainās nekāda situācija no tā. Ir vats. Un, protams, komplektā nāk Samsung, es pirms tam viņas attaisīju, ir šīs skaistās Samsung austiņas, kā redzat, ir kur silikona kreisā labā. Ir arī pieejams mikrofons, šeit mikrofons, pogas priekš apakaļ, skaļāk, klusāk, pauzīte. Tāpēc, labi, komplektiņu mēs esam apskatījušies, kas ir komplektiņā, Šo mēs ņemsim, liksim maliņā, šo mums vairs nevajag. Galvenā tēma ir pats telefons principā, tāpēc pārējām pie paša telefona. Šis ir, kā redzat, paši Samsung Galaxy A5 17. gada. Kā arī pirms tam bija lasījis kastītes Water and Dust Resist 16 megapikseļu šeit, tur un finger scanner. Šo playbīt ņemsim nost, mums viņu nevajag. Jums vajag skatītāji playbīt, droši rakstīt komentāros, man viņu nevajag metā malā. Kā redzat, telefons skaists, mēģināsim ar pirkstiņu atbloķēt. Mēs esam viņu ar pirkstu atbloķējušies. Kā redzat, mums jau ir pirmās programmas telefona, jau pirmās spēles, mums ir Clash of Clans un Clash of Royale. Mums arī ir jau virsū streaming programma, ar kuru mēs varam streamot, tas ir Mobiline, protams, jūs redzēt mītra stream ar šo telefonu veiklu. Tāpēc, parunāsim par izskatu, teiksim, viņš bija, kā mēs runājam, to pateiksim, cik viņš mums bija liels īstenots telefons. Es jau aizmirsu, viņš bija 5,2 colu ekrāns, iedomājieties skatītāji. Šim skaistum ir 5,2 colas.
biezumā viņš, 3 mm. Viņam ir kreisajā pusē skaļrunis, un ten ir poga bloķēšanai vaļā. Mēs varam atbloķēt, svaipot, protams, zīmējums jāievada, vai vienkārši paņemam, uzliekam īkšķi, un viņš visu automātiski pats dara. Nogriezīsim spilgtumu, lai jūs varētu labāk redzēt telefonu darbību. Vajag atspīt īsti no monitora. Jā, diezgan skaisti viņš izstās visu. Tuksim liekam tumšāk. Nē, jo tumšāks jau trakāk, jāliek spilgtās. Nē, kas spilgts pārāk viņš neķer to, ko vajag. Vajag miglējumu. Pēc, jā. Telefons ir aprīkots ar 32 GB atmiņu. Šī ir mana pirms dzimšanas dienas dāvana. Principā, priekš manis. Ar šo tiks veidoti video klipi 1080p 30 kvalitātei. Tas ir 30 freimos ar 1080 pēc 16 megapikseļu šeit ar visu eksplozīti. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada gājuma telefonu viņš ir palicis ērtāks. Viņam ir kameras izvietojums mainījies. Ja viņam bija kamera uz augšu šeit izbīdīta, tagad viņi atrodas iekšā un viņu var droši šādi likt uz galda un kamera neskāpiesies. Telefons ir aprīkots, protams, diezgan labi ar tiem 8 kodoliem 1,9 GHz. Atbloķēsim vaļā un pastīsimies, ko mums teiks par ierīci. Par ierīci mums neko neteiks, tāpēc, ka es pat nezinu, kuru apstīties par ierīci, jaudu un vispārējā, bet, es teikšu, pagaidām pirmā diena ar Samsung Galaxy A5 17. gadā, un tas ir diezgan ēsa, man patīk, nevar sūdzēties, komplektācija arī nav slikta, nāk kastīte, protams, līdzi. Kastītē ir iekšā trauciņš, šo trauciņu īstenībā, ka jūs visi izņemat ārā varat izmazgāt, ieliet ūdeni un ielikt saldētavās, lai sasaldētu, un jums būs viens liels ledus kubiks vai košs trauciņš, iesaku jums. Pēc labi saliksim mēs visus apakaļ, liek kaut ko mums nevajag. Šis ir simkartei, pārēji, mums, protams, telefonā liekas simkarte, liekas mēs saliksim visu nevajadzīgu. Liekam iekšā visu tos gumijas, papīrus un liksim vecā telefona austiņas. Protams, mums ir no vecā telefona austiņas saglabājušās, tās mēs ieliksim iekšā. Un šito tā piemiņai pleivīt ieliksim smukumu pēc. Liekam virsū pamācību, vēram ciet. Jā. Šis ir neliels unboxing ar manu slikto kameru, kā redzat. Telefons ir skaists, A5, 17. gada. Viņš ir diezgan labs budžeta telefons. Jūs varat nebaidīties iet peldēties ar viņu. Viņš ir paredzēts līdz 30 minūtēm ūdenīt, bet labāk apdrošiniet, un tad jūs varat mēģināt riskēt darīties ar viņu visu kaut ko. Tāpēc paldies, ka skatījāties šo skaisto unboxingu. Cerams, ka jums patika. Šis ir tāds neliels unboxings no manas puses. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamreiz.